Līdz šim populārākās metodes cīņā ar priekšlaicīgu novecošanu bija ādas virsējā slāņa ablācija, mehāniskais, ķīmiskais un lāzera pīlings, eksfoliācija vai slīpēšana, kas visas ir samērā drastiskas metodes, iedarbojas uz virsējiem ādas slāņiem un var radīt nevēlams blakus efektus kā pigmentācijas bojājumi, iespējama rētu un iekaisuma veidošanās. Pēc šīm procedūrām nepieciešams arī samērā ilgs rehabilitācijas periods. Alternatīva ir neinvazīva rejuvenācija, atjaunošana, fotorejuvenācija un selektīvie lāzeri. Šobrīd vienīgais Baltijā šāda veida lāzers, ar ko tiek veiktas fotorejuvenācijas procedūras, atrodas Lazerplastikas klīnikā. Tā ir ādas rejuvenācija, varbūt mēs varētu pat teikt ādas lāzera rejuvenācija, tā nav fotorejuvenācija, kas ir pielietojama ļoti dažāda vecuma pacientēm un pacientiem ar dažādām ādas problēmām. Tātad, ko šis lāzera stars dara? Viņš nonāk dziļākajos ādas slāņos, uzsildot tos, tādējādi stimulējot kolagēnu. Kolagēns ir proteīns, kas aizsargā un elastizē ādu. Gadiem ejot, organisms pamazām pārstāj to ražot, tāpēc āda zaudē tvirtumu un tonusu. Lāzera rejuvenācija veicina kolagēna veidošanos un aktivizē tā darbību. Procedūru var izmantot dažādu mērķu sasniegšanai, piemēram, sejas krāsas uzlabošanai, poru sašaurināšanai, smalko krunciņu un postakne jeb pēcpīņu pigmentācijas un rētu samazināšanai. Ņemot vērā to, ka šis lāzers stimulē kolagēnu, tad arī ir tā, ka tā āda kļūst nedaudz tvirtāka. Un šī procedūra ir ļoti labi pielietojama tiem pacientiem, kuri nav gatavi kaut kādām agresīvām, invazīvām procedūrām. Respektīvi, šo procedūru var veikt pusdienlaikā, izskrienot no darba. Pēc procedūras nav nekāda apsārtuma, tu vari iet atpakaļ uz darbu. Tas neprasa lielu laiku, lai pēc tam kaut ko sadziedātu, un nav jāņem atvaļinājumu un jāguļ ar sarkanu seju mājās. Protams, ka pēc procedūras pacients uzreiz neredz tūlītēju efektu. Ir vajadzīgs vismaz mēnesis, lai kaut ko pamanītu, un ir vajadzīgas kādas 3-4 procedūras ar mēneša atstarpi, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Salīdzinot lāzera rejuvenācijas procedūru ar injekcijām, mezoterapiju un botulīna toksīnu, jāņem vērā, ka ne visi pacienti ir ar mieru tās izbaudīt uz savas ādas. Daudzi nevēlas, ka organismā tiktu ievadītas tam pretdabiskas vielas. Tomēr šīs ir divas dažādas, savstarpēji nesalīdzināmas procedūras, kuras var arī apvienot, veicot abas manipulācijas ar zināmu laika atstarpi vai pat kombinēt vienā seansā, ja klients vēlas botoksa injekcijas. Procedūra aizņem apmēram 40 minūtes atkarībā no apstrādājumā laukuma. Un jāsaka, ka procedūra nav sāpīga. Tas, ko pacients jūt procedūras laikā, tas ir siltums, jo procedūras mērķis ir maksimāli uzsildīt audus. Atkarībā no pacienta sāpju sliekšņa tiek palielināta šī lāzera enerģija, kas uzsilda šos audus. Tad, kad pacients jūt izteiktu karstumu, viņš saka stop, un mēs pārvietojamies uz citu ādas laukumu. Pozitīvi ir tas, ka procedūru var veikt arī vasarā. Tā nerada ādas bojājums vai pigmentāciju. Vienas procedūras, kuras laikā tiek apstrādāta visa seja, cena ir apmēram 90 lati. Vēlamā rezultāta panākšanai pēc konsultācijas ar ārstu parasti tiek nozīmētas 3 līdz 4 procedūras ar mēneša intervālu. Šī procedūra lielāku efektu dos, protams, jaunākiem cilvēkiem, kuriem nav tik izteiktas ādas problēmas. Ja grumbas ir ļoti dziļas, ja jau prasās kāda plastiskā operācija, tad ar šo procedūru, protams, mēs nesasniegsim vēlamo rezultātu. Bet šo procedūru var veikt arī, teiksim, pēc sejas plastikas, ja, vai arī kaut kādiem konkrētiem sejas ādas rajoniem, kurus ir iespējams uzlabot. Efekta noturība atkarīga no konkrētā pacienta ādas stāvokļa, tā paildzināšanai ieteicams procedūru atkārtot reizi gadā.